Šodien izcīna Kristers Aparjots, un tagad gan vārds Kasparam Dvinskim un Kristeram Aparjotam. Krister, apsveic ar sudraba medaļu šodien savu skatītāju priekšā. Kādas emocijas uzreiz pēc ziedu ceremonijas? Paldies, jā. Tās emocijas tādas, laikam jāsaka labi, ka tā beigās. Pirmais brauciens kļūdaini, cerēja uz otro. Laikam jau, kad teikšu godīgi, tomēr tas stresiņš šoreiz iespraucās kaut kā starp mani un to pirmo vietu, bet nekas, tāds ir sports, un tāpēc jau tas sports ir tik interesants, aizraujošs un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā šoreiz arī neizdevās otrais brauciens. Domāju, ka nervus pakutināja kārtīgi skatītājiem. Pats arī sev godīgi sakot jau no paša starta. Tālāk centos jau iet ritmā atpakaļ. Tādas interesantas sajūtas pat rasa šodien. Nevar īsti salikt kopā ar tām savām ierastajām sajūtām, bet tās ir sacensības, jābūt visam ir perfekti, atstrādāt mums pēdējiem sīkumam. Tā kā šoreiz man tas neizdevās. Pašam liekas, ka tie bija nervi, kas jau pašā otrā brauciena sākumā lika nedaudz kļūdīties. Tur arī pats sabijies, ja? Īsti nē, es starta brīdī tieši kaut kā iešāvās galvā tā doma, ka viss forši likās izrāviens labs, atgrūdiens un viss tas ar rokām pingvīni, tie saucamie mūsējie. Viss likās forši, stabili, bet pie gulšanās kaut kā, acīm redzot kaut ko tur, kaut kas samisējās un aizgāja nedaudz pa labi, un nācās jau labot kļūdu uzreiz. Tāpēc tā pirmās virāžas ieejas pozīcija vairs nebija tik laba. Nācās uzreiz uzķert atkal ritmu, bet es domāju, ka tas man izdevās. Tālāk jau trases gājumā atkal nelielas kļūdas, kas kopā jau sasumējoties nepie kā labi nepieved. 1:02 jau komandu stafetē. Kāds ir tavs mazais mērķis tam pasākumam? Kā vienmēr, neatkāpjoties un nepiekāpīgi pirmā vieta. It īpaši Siguldā savu skatītāju priekšā. Novēlēsim, lai tas arī izdodas. Paldies, Krister, par viennieku sacensībām un lai viss izdodas stafetē. Paldies! Tas bija Kristers Aparjots. Viņam šodien sudraba godalga pasaules kausa 4. posmā savu skatītāju priekšā Siguldā.